mums ir līdzi dūmu granātas, 3 veidu. Mēs mēģināsim viņus tur palaist un testēt gaisa plūsmas ātrumu un arī to, cik ātri gaisa pilnībā apmainās kūtī. Šobrīd tas temperatūras mikruma koeficients kūtī ir 77, kas ir diezgan augsts, virs vidējām. Temperatūra ir pār 30 grādiem. Gaisa plūsma šeit, uz barības galda, gandrīz nav nekāda. Ventilatori tajā fermas pusē, šajā pusē nav ventilatori. Šeit gaisa plūsma praktiski nav. Un tā, apstīsimies tūlīt ar dūmu testu, kā notiek gaisa plūsma tur no vietas, kur govis pulcējās, lai ieiet robotu blokā. Nu, skaties, palaižam dūmus, skatāmies, kas notiek. Vai mans palīgs tur kur izstaigās, pastīsies, uz kuriem tie dūmi pošās, uz kuriem viņi dodās un cik ātri viņi pamet kūti. Govis nav pieraduši pie tādiem dūmiem, tas loģiski. Izskatās, ka tie mazie ventilatori ir stiprāki par tiem lielajiem ventilatoriem. Viņi pūš tos dūmus šeit uz barības galda pusi. Kaut kādi smaki ir atnākuši šeit arī līdz barības galdam, bet pašu dūmu šeit vēl nav. Un viņi izklīst, jā, viņi tiek pacelti tur augšā uz lielajiem ventilatoriem. Govis ir nemierīgs, viņām nepatīk tie dūmi. Jā, dūmi izklīst diezgan ātri. Var redzēt, ka viņi aiziet uz to pusi. Govis jūt dūmu smaku un uztraucās, kas ir normāli. Un tā, smaku vēl jūt. Var redzēt, ka tajā galā ir dūmaka, bet dūmi tiek iznesti ārā no fermas.